Transformators ir atbraucis, apkārt no Vācijas mums ir atbraucis arī mūsu survejs, kas pārbauda kravu, pārbauda ķēdi, jebkuru lietu, kas varētu, teiksim, traucēt vai transporta laikā varētu kaut kas notikties. Jā. Mums arī transporta policija bija atbrauc mums, mēs kopīgi ar viņiem strādājām visu dienu, lai nomērītu kravas svaru. Tehniski atbilstoši visiem tiltu nespējām un tā tālāk. Jā. Pusnaktī mums gaida arī policija, arī gaida satiksmes ierobežojumi, kuru laikā mums vajadzēs arī izpildīt CSDD prasības un citādi, arī ceļazīmu demontāžu un daudz citas lietas. Jā. Arī dzelzceļa atslēgums ir plānotais, mums ir 2 vietās, kas projekts apmēram ir pusgadu ilga. Sarunas, tīms, sapulces un ļoti daudz visādas lietas, kur rezultātā beidzot mēs esam pēc pusstundas būsim gatavi doties ārā uz Rīgas heisu. Tas bija garš ceļš. Šī ir ļoti smaga krava, kura priekš Latvijas ir ļoti liela. Un Latvijas ceļiem arī būs liels pārbaudījums. Jā, tāpēc mēs varam atvest smagas un lielas kravas, un tāpēc varam aizvest. Un, ja mēs varam aizvest, tad arī mūsu uzņēmējiem gribētu pateikt, ka mēs varam ļoti daudz lielas, interesantas lietas uztaisīt, un mēs varam viņas arī jums piegādāt. Jā. Tāpēc arī jauniešiem, kas grib iesaistīties loģistikā un vispār ražošanas industrijā, jā, es ieteiktu pilnīgi noteikti to darīt, jo šī ir industrija, kas katru dienu nes ļoti, ļoti iespaidīgus pārsteigumus, pieredzi un arī iespaidīgu nākotni.